Pacelties gaisā kā putnam un sajust brīvības garšu. Kādu šī doma aizrauja, citu mazliet biedē, bet, lai saprastu, kā ir pa īstam, tas jāpamēģina pašam. Un viens no nosacījumiem – instruktors, kuram uzticies, un es tādu sastapu. Planērisms diezgan plaša padarīšana. Mums ir Karlsoni saucamie paraplāni, kas lido ar motoriem uz muguras. Mūsu gadījumā, par cik nav kalnu, tad mēs izmantojam viņš mobili, ar kuru palīdzību pilotu uzvelk augšā, uz tiem 500 metriem pieņemsim, atkabinamies un turpinām savu lidojumu. Mēs ķeram siltās gaisā masas, ejam arvien augstāk un lidojam maršrutus par 100 kilometriem un vairāk mēs to varam darīt. Tas ir tiešām ļoti forši. Lai arī esmu azartisks, ka tomēr īsti pārliecināta tobrīd neesmu, taču noticu, ka lidot var katrs un ļaujos. Mēģināšu lidot pati. Jā. Malacis. Jūhā! Lidojam uz augšu ar ātrumu 3,5 metri sekundē. Tādā liftā mēs ejam tagad augšā. Tagad var redzēt, kāds izskatās. Šis ezers no augšas, ne tikai no satelīta kartes. Ja? 55 km/h. Nu, nopietni sajūt, ka stāv uz vietas. Au! Iepūš. Jā. Lai arī sākotnēji vērojot citus baiļu sajūta bija gana liela, paceļoties gaisā tā izplēnēja. Vispār sajūta nebija, ka bīstama, vienīgā doma bija neizmest telefonu. Man viņš iedus dāvanu tādu, kas māku nomierināt arī draugi. Ne, viss ir labi, viss forši. Jā, turpinam lidojumu, jo sākumā ir bailes lielas, protams, kamēr ir tā neziņa. Mans uzdevums ir pastāstīt un parādīt, kas ir forši, ne tikai droši. Gadus 15 nav negadījumi bijuši. Paraplānam aizmugurē ir lielāka tā soma aizmugurē, atrodas rezerves izplētnes. Šo gadu laikā mēs neviens viņu neesam metis ārā. Pateicoties tam, ka mums ir ļoti labas skolas, mēs nelaižam ārā pilotus no skolas, kamēr viņš nav patiešām labi iemācījies visu darīt un pilnīgi pārliecināts par savām rīcībām, kustībām un ekipējumu saprašanu un laika apstākļu izzināšanu un tā tālāk. Jāteic, ka saulainajā dienā pie Lubāna ezera iespēju izlidot izmantojām daudzi. Ļoti patika, ka tu var redzēt visu no augšas un tā. Bet baila nebija tur augšā? Nē, nebija. Viss bija tā kā forši un tā. Tas nozīmē, ka šīm pirmajam lidojumam sekos nākamais? Jā, gribētos ļoti. Tev patika? Jā. Tu gribēsi vēl? Jā, bitīgi gribēšu vēl. Bet nebija pašai bailes bērnu palaist? Nē, ja viņš bija gatavs doties, tad es parasti saku, jā, mēģini. Tā kā, nē. Jo viņam ir baļu sajūta ļoti augstā līmenī, ja viņš saka, ka viņš negrib, tad es zinu, ka viņš negrib. Bet ja viņš bija sadedzis jau, ka viņš grib, tad viņš arī grib. Bet viņš izskatījās laimīgs šobrīd? Viņš ir ļoti laimīgs, jā. Viņš jau nevarēja sagaidīt, ka visi lidoja un tad ātrāk gribu vēl. Vīrs man aizraujās ar aviāciju un dēls arī gribas saistīt savu dzīvi tā kā ar aviāciju. Tad bija tā pirmā reize viņam iespēja arī izlidot. Vīrs, bērns vai kāds paceļas gaisā nav sajūta, ka ir bailes un kaut kas nenotiek? Nē, ir pilnīga drošība, tāpēc, ka redzam, piemēram, Mārs ir fantastisks instruktors un tāpēc, tā kā ir drošība, jā, ka viņš zina, ko dara un nē, bail nav. Cilvēks jau no laika galā grib lidot, tur Ikars tur piebūvēja spārnus un mēs to gribam jau sen. Bet šodien tas ir tik viegli iespējams. Gadus 15, 90 gados vēl nezināju, kas ir paraplāns. Bija parašūti, ar kuriem gribēja, nekas labs tur nesanāca. Cilvēki pamazām ir lidaparāts, kurš lido droši, skaisti un pārliecinoši. Un cilvēks, kurš to var iemācīties darīt, nekādas speciālas iemaņas priekš tam nav vajadzīgas, tikai nedaudz motorikas atstrādāšana kopā ar instruktoru un varam iet gaisā. Ar vēlmi iedrošināt lidot arī tevi, Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.